Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500. Esiet sveicināti! Šajā jaunākajā raidījuma Grāmatai pa pēdām sērijā tuvāk palūkosimies uz sieviešu gaitām rakstniecībā 19. gadsimta beigās. Šis gadsimts ir laiks, kas nesa jaunas idejas un kustības, un to radītās pārmaiņas mēs jūtam joprojām. Proti 19. gadsimta otrajā pusē Eiropā veidojās tāda kustība kā sufražisms. Kustības mērķis bija panākt sieviešu vēlēšanu tiesību vienlīdzību ar vīriešiem, un cīņa par sieviešu emancipāciju, jeb līdztiesību, ienāca ne tikai politiskajā arēnā vien, šīs vēsmas bija sastopamas arī literatūrā un izglītībā. Šīs dienas stāsta centrā būs divas sievietes – ceļojumu aprakstu autore Minna Freimane, kuras vārds ilgi pabijis aizmirstībā, un vienlaikus tik labi zināmā Aspazija, kuras luga zaudētās tiesības 19. gadsimta beigās izsauca pamatīgu neizpratni sabiedrībā. Par abu sieviešu paveikto raidījumā uz sarunu es, Mariona Baltkalne, tiekos ar divām literatūrzinātniecēm, pētniecēm Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā Zitu Kārklu un Evu Eglāju Kristsoni. Sufražisms, protams, netapa vienā dienā, un arī literatūrā mēģinājumi norādīt uz nevienlīdzīgām sieviešu un vīriešu iespējām vērojami sanāk. Piemēram, jau 18. gadsimta beigās britu rakstniece un filozofe Mērija Wollstonecrafta uzrakstījusi darbu Sieviešu tiesību aizsardzība, kurā viņa izklāstījusi sieviešu nedabisko apspiešanu no vīriešu puses, kas savukārt notiek tikai tāpēc, ka sievietēm galvenokārt ir zema izglītība. Kā centieni panākt labvēlīgāku situāciju sievietēm izpaudās Latvijā? Par to tūlīt būs gatava stāstīt Eva Eglāja Kristsone. Izpētes augsne. Droši vien, ka tas primārais atslēgas vārds arī ir tā izglītība un izglītošanās. Tas ir tas, pēc kā tiecās, man liekas, visu to garo 19. gadsimtu un gala beigās arī to sasniedza gan kvalitatīvā veidā. Protams, ņemsim vērā, ka mums pirmā universitāte ir tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās. Bet izglītības motīvs, man liekas, iet cauri Latvijā, Eiropā. Tāpēc, man liekas, ir ļoti nozīmīgi tas, ka atveras, piemēram, skolas meitenēm. Tādas jau bija arī 18. gadsimtā, un Latvija arī jau 19. gadsimta sākumā ir liecības, ka ir kādas īpaši meitenēm skoliņas, bet tur mēs runājam par pašu pamatlīmeņa izglītību, tādu tiešām mazāko klašu izglītību, tādas primārās prasmes, kā lasīt un rakstīt, bet tālākā izglītība, tā tiešām ir jau 19. gadsimta otrā puse. Ja mēs domājam par Latviju, tad vispār 1870. gads ir tāds ļoti nozīmīgs gads. Mums ir arī projekts, kas pat pabeidzās par sievietes vietu Latvijas kultūrā un izglītībā tieši no šī 1870. gada līdz Otrajam pasaules karam, un tur mēs arī pamatojumā uzsveram divas būtiskas lietas. Viens, ka ir šī konkursā, Rīgas Latviešu biedrības lugu konkursā uzvara dramaturģes Marijas Pēkšēnas, pirmās latviešu dramaturģes luga Ģertrūde, kura, diemžēl, netiek iestudēta nemaz tik ātri pēc tam, jo, protams, tur ir cenzūra, tieši tāpat kā mēs zinām pēc tam ar zaudētajām tiesībām un Aspaziju, bet tas tā tad ir vēl 20 plus gadus atpakaļ ar Mariju Pēkšēnu, un tur arī ir šis izglītības motīvs ļoti būtisks. Šī Ģertrūde jau šajā Pēkšēnas lugā 1870. gadā viņas lielākā vēlēšanās ir atvērt meiteņu skolu. Tā kā tas, man liekas, ir viens punkts. Tad vēl šajā pašā 1870. gadā Karolīna Kronvalde uzraksta tādu būtisku rakstu Baltijas vēstnesī cienīgam garam, kur viņa atspēko to, ka
it kā sievietes nejūtot līdzi laika garam. Viņa tieši saka, ka jūt un vēlas, un arī tā vēlme pēc izglītības ir tas, ko viņa ļoti stingri šajā te rakstā pauž, un vispār tādu lielāku sievietes pašnoteikšanos. Bet, šī te balss vēl paliek tādā tukšumā tajā brīdī, tāpat kā Pēkšēna nevarēja arī dzīvē šo te vēlmi atvērt, piemēram, skolu meitenēm, nevarēja realizēt, un tad vēl trešais šajā 1870. gadā Krievija izdod likumu par to, ka drīkst sāk veidot sieviešu ģimnāzijas. Tātad tur jau mēs runājam par nākamo izglītošanās līmeni, jau māca valodas un matemātiku un tā tālāk. Tā kā tas jau ir tas nākamais, līdz kam vēl, domājot tieši par latviešu ģimnāzijām, ir vēl ceļš jānoiet. 870. izdod šo te likumu, kas tātad attiec arī, protams, tajā brīdī uz Latvijas teritoriju, bet tajā brīdī, protams, tās ir, tādas Krievu ģimnāzijas, kur, protams, palēnām arī ienāk latviešu sievietes un sāk izglītoties, un pēc tam tāds būtisks punkts ir 1901. gadā, kad izveidojas pirmā latviešu sieviešu ģimnāzija, tā ir Valdemāra Maldoņa ģimnāzija, kur arī vairākas, kas ir izmācījušās šajā, piemēram, vai Tailovas ģimnāzijā vai Lomonosova ģimnāzijā, ienāk kā skolotājas. Tātad šī pēctecība notiek, un tā notiek par labu latviešu meitenēm, vai vispār latviešu bērniem un latviešu izglītībai. Tā kā tas 1870. ir tātad ļoti tāds būtisks punkts, domājot par tādu pagriezienu tieši Latvijas sieviešu arī tādā pašnoteikšanās, gan tādā plašākā nozīmē, gan arī caur to izglītību. Un tātad šīs divas, kā Pēkšēna vai Kronvalde, tās jau ir arī rakstnieces, tā kā caur šo te rakstniecību arī tas tiek darīts. Jā. Varētu teikt tā, vēl pirms par tādu sieviešu pašnoteikšanos, emancipāciju tiek ļoti skaļi runāts tieši politiskā līmenī, balstiesībām. Rakstnieces jau to visu briedina ar tādu maigu dumpi, es varētu teikt tā, un tas sasniedz rezultātus. Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka mums nav tāds ļoti karēvīgais sufrāžisms. Mums ir tāda maigā versija, tāda garīgā versija droši vien vairāk. Jo, kā mēs zinām, tad tur bija tās sufrāžistes, viņas apguva kaujas mākslu, piemēram, jiu-jitsu, lai varētu ar tiem policistiem tikt galā. Ir arī šīs te ainas ļoti labi attēlotas. Mums līdz tam nenonāca, jo, varbūt tur Eiropā vai Amerikā, jo viņas bija izcīnījušās, un mums kaut kā ienāca tas tādā citādā veidā, bet, protams, tas ceļš vēl bija jānoiet, Sarunu ar Evu Eglāju Krisoni vēl turpināsim vēlāk, bet virzoties pa laika līniju, pienākusi kārta tuvāk iepazīties ar Minnu Freimani, kura tiek uzskatīta par pirmo sievieti ceļojumu aprakstu autori latviešu literatūrā. 2021. gadā izdota grāmata par piemiņu Minnas Freimanes ceļa apraksti, kurā iekļauti Freimanes ceļojumu apraksti, kas publicēti no 1878. līdz 1886. gadam ar Zitas Kārklas ievada eseju un komentāriem. Kā mēs Cīravā dzimušo Minnu varam dēvēt? Vai viņa bija rakstniece? Skaidro Zita Kārkla. Minna Freimane, mēs noteikti viņu varam dēvēt arī par rakstnieci, mājskolotāja arī ir viņa noteikti kādā savas dzīves posmā bijusi, un patiesībā par viņu nemaz nav tik daudz zināms, tāds bagātīgs faktu klāsts noteikti nav kaut kas tāds, ko mēs šodien varam atrast vai piedāvāt. Bet zināms ir skaidri tas, ka viņa ir dzimusi 1847. gadā Jurģu muižā, un viņa ir bijusi mājskolotāja kāda Krievu pulkveža ģimenē Kaukāzā 1877. gadā, jo par to viņa raksta savā ceļojuma aprakstā iz Kaukāzijas, pieminot vienkārši to kā faktu, ka viņa ir nonākusi karavīru nometnē, sākoties Krievu turku karam 1877. gadā, un tad ir acu lieciniece šim notikumam. Un tas ir viņu pamudinājis arī vai iedrošinājis rakstīt šo savu liecību un līdz ar to sākt šo iz Kaukāzijas ceļojuma aprakstu sēriju, kas publicēta Baltijas vēstnesī gadu vēlāk. Un šajā aprakstu sērijā, protams, viņa to mājskolotājas amatu viņa min tādā vienā teikumā, lai paskaidrotu, kādēļ tad viņa vispār atrodas šajā apmetnē, tādēļ, ka viņa pavada šī pulkveža sieva, kur ir dodas tur, lai satiktos ar savu vīru.
Bet citādi par šo mājskolotājas nodarbošanos vai grūtībām vai iespējām vispār viņa vairs neraksta. Jo, zināms arī, protams, tas, ka mājskolotājas profesija ir viena no tām, kas ir pieejama sievietei šajā laikā, un arī latviešu sievietei, ja viņai ir bijusi iespēja iegūt kaut kādu izglītību, vai ir bijusi apģērīga, vai valodas labi mācējusi, vai arī kā Mina Freimana, viņa tomēr nāk. Viņas tēvs ir bijis vagars, tā kā tā sociālā situācija jau ir tāda noteikta, kas tomēr viņai paplašina šīs iespējas. Un arī tad šis darbs par mājskolotāju tad ir ārpus tās dzimtenes, dzimtā apriņķa, plašākā teritorijā jāmeklē, un tā ir mūsdienu Grūzija, Tbilisija arī, kur viņi ir apmetusies, un no turienes tad viņi tuvāk un tālāk apkārtni arī apceļo un par savu redzēto arī vēsta, un tas tiek publicēts. Mina Freimane, viņa dzīvo un nāk no Latvijas teritorijas, bet pilda pienākumus ļoti, ļoti tālu prom. Tas bija tā tipiski? Tas diezgan tipiski varētu teikt, bet atkal ar piebildi, protams, šīm sievietēm, kurām ir šī iespēja. Un ir vēl kāda interesanta liecība, ir tāda literāte Antija, ar pseidonīmu Antija publicējas 1902.3. gads ir tās pirmās publikācijas, un viņa arī beigusi Limbažu meiteņu skolu. Savos memoāros pēc tam raksta, ka patiesībā sievietei, kur beidz šo skolu, viņai tālākas darba iespējas savā dzimtenē nav iespējams atrast. Un līdz ar to viņai jādodas, kā Antija raksta, arī uz plašo Krieviju meklēt šo guvernanšu darba vietas, jo meitenēm, kuras māk vācu valodu, ir diezgan labas iespējas un izredzes šo darba vietu arī atrast. Un tas faktiski tāds iezīmēts arī kā viens no tādiem ceļiem, ko tad šai meitenei ar to izglītību darīt. Nav liecību par Minnas skolas gaitām kādās apkārtnes skolās, un arī par citiem dzīves pagriezieniem informācijas pavadienu trūkst. 20. gadsimtā, starpkaru periodā, kad parādījusies interese par šo sievieti, tas tomēr jau bijis par vēlu, lai kādas liecības iegūtu. Pēdējais, ko ir iespējams iegūt, ka viņa vēl 1880. gados ir Maskavā ciemojusies pie Krišāņa Valdemāra, un vairāk arī nekas par viņu nav zināms. Un arī Liepājā viņa darbojusies Liepājas latviešu biedrībā, aktīvi bijusi, un arī viņas šī ceļojuma aprakstu grāmatiņa iznāk Liepājā 1884. gadā Klāvukstiņa apgādā. Tam sēko vēl publikācijas presē, kur Mina Freimane atgriežas Kaukazā un ceļo, kā jau var saprast, vairāk patstāvīgi, jo tur arī ir rakstīts, kā viņi pārvar šīs dažādās grūtības, kā viņi pērk malku, lai sakurinātu stacijas telpas, kuras ir tik augstas, ka nav iespējams tajās pārnakšņot, vai kur viņi ar ieteikumu vēstulēm meklē naktsmājas pie cilvēkiem, kurus viņa nepazīst, bet kas viņai norādīti kā tādas iespējas. Līdz ar to šie ceļojumi nav iekļuvuši grāmatā, šie ceļojuma apraksti, bet publicēti vēlāk Baltijas vēstnesī un tad vienkopus šajā grāmatā, kas izdot pirms pāris gadiem. Mm-hmm. Un tas, ko mēs vēl zinām, ka viņa ir bijusi arī pavadone baronesei Mantēfelei Scēgei. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē būt pavadonim baronesei? Godīgi sakot, arī tas ir tāds, es domāju, pieņēmums, jo tādu dokumentālu faktu jau par šo arī nav. Bet tas izskaidro, protams, gan viņas šos plašos Eiropas ceļojumus, gan arī uzturēšanos Nicā, kur šai baronesei arī ir īpašums. Gan arī tas ļauj izskaidrot kaut kādā ziņā šo viņas Ēģiptes ceļojumu, kur viņa 3 mēnešus uzturās. Pavadonas pienākumi, tur mēs arī varam pieņemt, ka tie ir diezgan dažādi, bet droši vien arī ar tādu baroneses sadzīves atvieglošanu saistīti. Ļoti svarīgi ir uzsvērt arī šo Minas Freimanes personību noteikti, šo viņas zinātkāri, arī darba spējas, mērķtiecīgumu, kas arī viscaur ir jūtams šajos ceļojuma aprakstos, un arī jāpiemina, ka viņa arī dzīvodama svešumā un arī tālu no dzimtenes lielāko daļu savu mūžu, tomēr ļoti aktīvi arī tajā periodā, kad viņa uzturējās Latvijā, iesaistījās arī šajā nacionālajā kustībā un sarakstījās arī ar cilvēkiem, kas bija aktīvi, gan arī lūgdama padomus un izstrādādama savus ceļojuma aprakstus, gan arī vākdama folkloru un dažādi citādi iesaistīdamās, un ir saglabājušās viņas vēstules Fricim Brīvzemniekam un Lautenbacham Jūsmiņam, kur var nolasīt arī to, kā viņi strādāja pie šiem saviem ceļojuma aprakstiem, cik ļoti rūpīgi un cik pārdomāti, un cik ļoti viņi arī apzinājās šīs nepilnības tieši valodiskajā ziņā,
tajā, ka viņi dzīvo tomēr lielākoties savu mūža svešu cilvēku vidē, svešas valodas vidē, un līdz ar to viņa saprot, ka viņai ļoti mērķtiecīgi un apzināti ir sava latviešu valoda jākopja, lai viņi varētu kvalitatīvi rakstīt latviešu lasītājiem. Un otrs, ka šajās vēstulēs arī parādās, ka viņa arī apzinās savu izglītības un zināšanu trūkumu, tātad šo ierobežojumu, ka viņai nav bijusi iespēja iegūt izglītību vairāk nekā viņai ir. Un tad to viņa mēģina arī kaut kā kompensēt, strādājot bibliotekās un ievācot dažādu informāciju, cik viņai ir iespējams un pieejams par šīm vietām, kuras viņa apceļo, un arī sniegt lasītājiem tādu paplašinātu vēstījumu, nevien to, ko viņa redz pati savām acīm, bet arī gan par vietu vēsturēm, gan par dažādām leģendām, gan arī par kaut kādiem notikumiem, kas ir aktuāli, arī to visu ievijot šajā tekstā. No vienas puses, lai šo tekstu padarītu arī interesantu un aizraujošu, jo skaidrs, ka tas tiek publicēts turpinājumos laikrakstā, tātad šim tekstam ir jābūt saistošam un aizraujošam, un tur arī dažādi tādi sentimentālās literatūras elementi tiek ievīti. Bet no otras puses arī viņai ir ļoti, ļoti svarīgi piedalīties šajā tautiešu izglītošanas darbā, un tas tiek atkārtoti uzsvērts ceļojuma aprakstos, ka viņas mērķis ir, lai viņi varētu pavēstīt tautiešiem Tēvijā to, ko pati uzzina un redz, un līdz ar to dot saviem tautiešiem, kuriem nekad nebūs iespēja nekur tālāk varbūt par savu dzīves vietu aizkļūt, tad caur šiem viņas aprakstiem tomēr paplašināt tos horizontus. Vai tas nozīmē, ka viņa arī par to, ko viņa redz, piemēram, par Ēģiptes piramīdām, vai viņa veido tiešus dabas aprakstus, dabas ainavas, kas ir, protams, ļoti atšķirīgas no Latvijas ainavām? Ar dabas ainavām ir ļoti interesanti, jo tur kaut kādas dabas ainavas ir varenas un iespaidīgas, un to viņa arī, protams, mēģina aprakstīt, bet arī vairāk kārt tekstā lasāms tas, ka šīs dabas ainavas ir tik varenas un tik iespaidīgas, ka viņai trūkst prasmes to attēlot. Un Ēģiptes piramīdas, protams, arī ir kaut kas, ko viņa ļoti rūpīgi apraksta, un šeit viņa ne tikai apraksta, bet arī tāda viena epizode, kas arī man šeit par viņas raksturu kaut ko liecina, ka viņa ir paņēmusi striķi, lai izmērītu šīs piramīdas augstumu, un viņa vēlas arī izskaitīt pakāpienus, kāpjot augšā. Un tur viņai traucē šie pavadoņi, tur ir pavadoņi, kam ir jāsamaksā, lai viņi pavadītu augšā uz šīm piramīdām, jo viņai nojūg šis pakāpienu skaits. Arī Romā viņa skaita skulptūras uz tilta, tā kā viņa ļoti vēlas tiešām tiem tautiešiem savos aprakstos tādu, pilnīgi detalizētu ainu uzburt. Minna Freimane veidojusi ne tikai ceļojumu aprakstus viena. Grāmatā Ceļa spieķi meklēti Tēvijā un atrasti svešumā Freimane apkopojusi reliģiskās pārdomas un lūkšanas. Viņa sarakstījusi arī joku lugu vienā cēlienā Mīļie baras, bet nedusmojas, kas iznākusi jau pieminētā Klāva Ukstiņa apgādā Liepājā. Freimane bijusi stāstu autore, uzstājusies ar runām un lekcijām, tomēr šķiet vērtīgākais viņas darbs ir sākotnēji 1884. gadā publicētie ceļojumu apraksti par piemiņu. Bet ja reiz ceļojumu aprakstu žanrs 19. gadsimtā bija tik populārs, kāpēc mēs par Minnu zinām tik maz? Kāpēc par brāļiem Kaudzītēm, kuri arī ceļojuši uz Romu, zinām daudz labāk, bet Minna, kura Romā bijusi pirms Kaudzītēm, palikusi aizmirstībā? Svarīgā grāmatzīme. Patiesībā tur ir daudz faktoru. Es domāju, tur noteikti arī šis sievietes status sabiedrībā nenoliedzami, bet arī droši vien fakts, ka Minna Freimane tomēr lielāko dzīves daļu, cik to iespējams nojaust, ir uzturējusies ārpus Latvijas. Un līdz ar to varbūt viņa ar savu klātbūtni nav atgādinājusi par savu esamību. Un interesanti, ka 1920. gados Līgotņa Jēkabs arī tā kā izceļ šos viņas ceļojuma aprakstus no tādas aizmirstības un raksta, un cik interesanti tā valoda vēl joprojām ir lasām un cik aizraujoši ir lasīt šos ceļojuma aprakstus. Un cik arī neparasti, ka Minnas Freimanes skatiens kā sievietei tomēr piefiksē tādas detaļas un lietas, kas nav atrodamas šajos vīriešu ceļojuma aprakstos.
Un arī parādās šī interese par šo personību, bet arī viņi uzreiz noklust. Un tur, es domāju, ir arī ceļojuma apraksta žanrs, tomēr kā tāds žanrs, kas ir maz pētīts, jo pētniekiem arī ilgstoši nav bijusi skaidrība, kur tad viņi ievietot publicistikā, dokumentālie raksti, daļliteratūra, jo tas atrodas kaut kur pa vidu. Un patiesībā tā pētnieciskā interese par ceļojuma aprakstiem nemaz nav tik sena vai ilgstoša vispār, un arī latviešu ceļojuma apraksti nemaz nav tik pamatīgi pētīti. Patiesībā ceļojuma apraksti ir arī ārkārtīgi bagāts materiāls tieši tajā ziņā, ka šī dokumentālā proza, autobiogrāfiskais un arī daļliteratūra tur ir sajaukusies kopā. Un arī ceļojuma apraksti ir arī tāds būtisks žanrs, kur var palūkoties uz sieviešu mobilitāti šajā laikā, kas nebija pašsaprotama, gan arī uz sieviešu ienākšanu rakstniecībā ar tāda žanra palīdzību, kas no vienas puses ir šis vīrišķais žanrs, jo vīrieši ceļo, vīrieši pēta, vīrieši ir zinātnieki, vīrieši raksta, un sievietēm atvēlēta šī pavadoņu loma labākajā gadījumā. Un no otras puses, ceļojuma apraksts, ņemot vērā, ka tas tomēr ir tāds autobiogrāfisks žanrs, un sieviešu rakstniecības sākumi ir meklējumi tādā autobiogrāfiskā rakstniecībā, jo viņas rakstīja vēstules, dienas grāmatas vēl ilgi pirms sievietes sāka publicēties. Līdz ar to šajā ceļojuma apraksta žanrā satiekas tādas, divas it kā tādas pretrunīgas vēsmas. No vienas puses sievietēm ir it kā dabiski ienākt, turpinot šo autobiogrāfisko rakstību, no otras puses viņas nepārprotami it kā ielaužas šajā vīrišķajā vīrieša žanrā. Bet ar Minnu Freimanu, es domāju, interesanti arī ir tas, protams, ka viņa veicina to interesi par saviem ceļojuma aprakstiem tieši sākot tos ar kara attēlojumu, tātad atkal ļoti vīrišķīga nodarbošanās un lieta, kas ir aktuāla Latvijas sabiedrībā, arī sekot līdzi šim Krievu-turku karam no acu liecinieka, kas ir pie tam tautiete, arī skatu punkta. Un no otras puses, tomēr viņš šajā ceļojuma aprakstā ļoti daudz arī ievīja vērojumus un zināšanas, ko viņi iegūst par sieviešu ikdienu. Tad kā tad šīs sievietes Kaukāzā dzīvo, kāda ir viņu ikdiena, kāda ir viņu ikdienas darbi, paradumi. Un, kaut arī tur arī varētu kritiski to uzlūkot, jo Minna Freimana šīm sievietēm skatās kā rietumniece uz citādo. Tad tomēr viņa diezgan iejūtīgi un ar lielu interesi dokumentē to, ko viņa sastop šajā sieviešu ikdienas dzīvē. Zitai Kārklai jautāju, kurš fragments no Minnas Freimanes ceļojumu aprakstiem viņai pašai visspilgtāk palicis atmiņā. Pirmais, kas nāk, ir šī viņas ciemošanās pie armēņu sievietēm, kur viņa nejauši ieklīst kādā iekšpagalmā, un sastopas tur sievietes, un šīs sievietes laipni aicina viņu iekšā, un viņi var šo viesmīlību baudīt. Un patiesībā arī šīs epizodes aprakstā parādās arī tāda savstarpēja apmaiņa, jo šīs sievietes abrīno Minnas apģērbu, un Minna ārkārtīgi abrīno sieviešu apģērbu, un rotas viņa tiek uzcienāta, viņa izjautā par armēņu tradīcijām, un tad arī viņai ir kārta stāstīt par latviešu tradīcijām. Droši vien varētu teikt, ka lielākoties tomēr šajā ceļojuma aprakstā viņa lūkojas kā šī rietumu sieviete uz reģionu, kur sievietes brīvības ir vēl vairāk ierobežotas, un ar tādu kā nožēlu, ka šīs bagātās armēņu sievietes jau neko citu kā māju, pirti un baznīcu savā dzīvē nezina. Un pretstatā šī ceļotāja ir tā, kurai ir iespēja brīvi pārvietoties, paust savu viedokli, rakstīt un publicēties, bet no otras puses šeit ir jūtama arī šī savstarpējība un, kā jau es minēju, arī tāda iejūtība un kaut kāda tāda mijiedarbība starp šīm sievietēm, kas man liekas ļoti jauka. Tāds lūk Minnas Freimanes ieguldījums nevien grāmatniecībā, bet arī kopējā skatījumā uz sievietes iespējām un vietu sabiedrībā 19. gadsimta nogalē. Bet gadsimts vēl nebija noslēdzies, un par pārsteigumu un zināmu šoka momentu parūpējās literāte Aspazija. Ar nosaukumu Lupatu karaliene un vēlāk Antonija 1893. gadā Aspazija iesūtījusi drāmu Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas rīkotajam konkursam. Lugā bija nepieciešams pārveidot atsevišķas ainas, kas atzītas par morāli nepieņemamām. Pārstrādāto manuskriptu atļāva izrādīt
parakstīt 1894. gadā. Visbeidzot, vēl gadu vēlāk Luga tika publicēta, un tā izraisīja plašu rezonansi, kas Aspazijas veikumā šķita nepieņemams. Par to plašāk Eva Eglāja Krissone. Grāmatai pa pēdām. Es domāju, ka tas, kā tiek pozicionēts vīrietis, un, protams, ka galvenie cenzori arī bija vīrieši. Tā mums droši vien arī mazliet Lugas sižetam jāpieskaras, jā? Jā, droši vien nedaudz mēs varam ieskicēt. Tā tad ir šī te jaunā sieviete Laima, un ir viņas ģimene, māte un mazāki brāļi un māsas, un tā tad Laima raujas, tā teikt, melnās miesās, lai nopelnīt šo naudu, un tas, ar ko viņa pelna naudu, ir šūšana, jo tas bija viens no šiem darbiem, ko sievietes varēja darīt. Mums jādomā par to, ka šajā 19. gadsimtā arī nebija daudz sfēras sievietei, kur pelnīt naudu. Viņa varēja kādā apkalpojošā sfērā strādāt, bet arī izglītotām sievietēm tobrīd nebija ļoti daudz vakanču, līdz ar to tā situācija tā tad ir ļoti tāda, svaru kausos starp sievieti un vīrieti. Tajā brīdī tā ir ļoti nevienlīdzīga. Tātad šī Laime arī dara visu, kas viņas spēkos, bet tās naudas ar vienu nepietiek, un tad ir šis piedāvājums no viena kunga, ka viņa varētu kļūt par viņa pavadoni, mīļāko, vai kā to mēs varētu nodēvēt, un viņa diezgan liela tāda izmisuma, bet reizē arī iekšēja pretestība, protams, ir viņai, bet, droši vien tā situācija ir tāda, kur nav lielas izvēles, ja vēlas apgādāt arī savu ģimeni, un viņa šim piekrīt, un tas tālākais, protams, ka tas gan viņā iekšēji rada tādu diskomfortu, gan arī no ārpuses ir tas skats uz viņu nepārāk glaimojošs. Jā, bet tad viņa satiek šo jaunekli un ir apusēja mīlestība, bet jauneklis ir gana nepieredzējis. Viņš droši vien neizprot līdz galam viņu, un kad viņa atklāja to patiesību, tad viņš īsti ar to netiek it kā galā. Un Laimas izvēle ir ļoti radikāla. Viņa tā tad nošauja to kungu. To Langartu, kam viņa ir pavadone, teiksim tā, jā. Tieši tā, un diemžēl pati arī izšķirs par savu nāvi, tieši lai tā kā izdzēstu visu to grēku un kaunu nastu, kas viņu māca, jo viņi nesaredz, kā ar to tikt galā arī jaunajās attiecībās. Iespējams pat nekas tik ārkārtīgi unikāls salīdzinājumā ar citiem literāriem darbiem, kur iespējams šādas stīgas jau kaut kur ir parādījušās. Un vienlaikus ažiotāža par to, kā jūs tā atļauties vīrieti, šajā gadījumā Langartu atveidot, jā? Jā. Tieši tas droši vien ir tas primārais, pret ko vēršas. Gan jau arī pret to, kā sieviete, ka tik klaji tiek parādīts un arī cik radikāli viņa var rīkoties, jo šis ko mēs dēvējam par rīcības spēku, tas ir vēl viens atslēgas vārds droši vien šim 19. gadsimtam, lai sievietei būtu šis rīcības spēks. Un šeit Laima parāda, ka viņai ir šis rīcības spēks, viņa ir it kā savas dzīves noteicēja, viņa to grib parādīt, un droši vien tas arī ir vēl viens, kas bija kaut kādā ziņā tāds novatorisks, jā. Tas stāsts ir interesants. Arī, protams, tie nosaukumi mēs pazīstam kā zaudētās tiesības, bet nosaukums ir bijis gan Lupatu karaliene, tātad ar šo šuvējas darbu un tām apģērbu kaudzēm, ko viņa rada. Gan interesanti arī iesniegts konkursam ar nosaukumu Antonija, kas droši vien kaut kādā mērā varbūt sasauc ar to, ka tā ir tāda latviskā Ibsena Noras versija, jo, kā mēs zinām, Leļu namam arī ir šis paralēlais nosaukums Nora, kas ir sarakstīts 1879. gadā, ka tur varētu būt kaut kāda šī latviskā Noras versija caur Antoniju. Neskatoties uz sašutumu, Luga zaudētās tiesības turpināja savu dzīvi uz teātru skatuvēm. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Luga iestudēta Rīgas Latviešu teātrī, Jaunajā Latviešu teātrī, Jaunajā Rīgas teātrī ar nosaukumu Zalša Līgava, Liepājas Latviešu teātrī, tāpat Luga izrādīta arī amatieru uzvedumos. Tālāk Eva Eglāja Krissone dalās iespaidos par kādu izstādi, kas nesen atklāta un līdz šī gada 13. oktobrim skatāma Teita galerijā Londonā, apvienotajā karalistē.
Arī šīs izstādes stāstos velkamas paralēles ar notikumiem 19. gadsimta beigās Latvijā. Izstāde britu sieviešu māksliniecēm, tāda milzīga, aptver 400 gadus no 1520. līdz 1920. Tieši šo te nogriezni, par ko mēs arī šobrīd runājam, un arī nosaukums, man liekas, ir ļoti veiksmīgs. Nu, jūs mūs redzat. Ka beidzot ir izlikti visi šie 400 gadu sieviešu darbi, un tad es lasīju izstādes apskatniece, bija ļoti labi, man liekas, uzrakstījis, ko mēs varam attiecināt arī par to, ko mēs šodien domājam, ka izejot cauri šai te izstādē un redzot to, cik daudz ir šīs te sieviešu mākslas, cik tā ir arī kvalitatīva, interesanta un parāda ļoti daudz būtiskas lietas, ka tā sajūta ir, kā tad, kad tu esi izgājis cauri, tu esi sajūtis, kā šīs sievietes, sākot no tā 16. gadsimta līdz šim 20. gadsimtam, kā viņas it kā viena otrai uz pleciem palēnām kāpjas uz augšu, ka katra šī pēctecība, katra šī te paudze ir kaut ko ielikusi, lai šīs te sieviešu pašnoteikšanās un rīcības spēks, kļūtu spēcīgāks. Bet, tur, protams, ir ļoti tāda tipisks, piemēram, viņa apraksta vienu gleznu, kas ir no 19. gadsimta, kur ir mākslas uzpircēja salons, un visa uzmanība ir uz sievieti, kas stāv ar bāliem vaigiem tur vidū, un tur ir izlikti darbiņi, un nav varbūt līdz galam nolasāms no gleznas, vai tie ir viņas darbiņi, vai viņa ir atnesusi vienkārši no kādas ģimenes kolekcijas tirgot. Bet, tā kā tā vīriešu uzpircēja augstprātība un viņas tas bālums, tas disbalans, liek domāt, ka tie varbūt ir viņas tādi kā mākslinieces centieni, ko viņa ir atnesusi. Šajās te mākslas jomās arī, protams, nebija iespējas izglītoties, un tad pēc tam mēs jūtam, ka palēnām, un tad līdz tam 20. gadsimtam, kur ir šīs tiesības vēlēt, un tiesības izglītoties, un tiesības ceļot, un pelnīt, un, kas liekas pašsaprotami, bet ka tas viss ir tādā pakāpienā gājis uz augšu. Tad mēs varētu teikt, ka tie darbi, kurus jūs minējāt 1870. Gadu saistībā, un Minna Freimane, kura veidoja ceļojuma aprakstus, šīs sievietes arī veido tādus loģiskus pakāpienus, uz kuriem pēc tam pakāpjas Aspazija ar zaudētajām tiesībām, un droši vien Aspazija iedod platformu kādai citai sievietei. Jā, tieši tā, precīzi. Protams, un, droši vien Aspazija un tālāk brigadēra, tās mums ir tādas atslēgas figūras, un pēc tam jau tas klāsts ar vienu papildinās līdz pat tādam ļoti interesantam piemēram, kas, domāju, to varētu saukt par tādu ekstrēmo feminismu. Emīlija Rēvica, kura izveidoja arī žurnālu sievietēm, bet tādu ļoti feministisku, tiešām. Un vienā no viņas romāniem viņa raksta arī romāns, kas visi ir feministiski, un visos sievietes ir ļoti tādas spēcīgas visās jomās. Un šis te viens romāns ir, kur sievietes pārņem valdību pār visu pasauli. Un viņas pārvietojas privātās lidmašīnās, pašas tās arī vadot un sabrauc uz kongresu ar privātajām lidmašīnām. Viņas ir tā kā visspēcīgas. Patiesībā neko līdzās viņām arī nevajag, kas, protams, arī ir absurdi, jo, man liekas, ka vajag visā tomēr to balansu, bet, šis ir tāds ļoti interesants piemērs. Iespējams, ka visu 19. gadsimta notikumu dēļ esam zaudējuši zinātnieci, jo Aspazija vēlējusies kļūt par zinātnieci, un mēs tikai varam minēt, par kādas jomas zinātnieci viņa būtu kļuvusi. Varbūt mums būtu sava Marija Kirī. Vēl interesanti, ka Aspazija pati noliegusi, ka lugā zaudētās tiesības būtu runāts par sievietes emancipāciju. Laima savu ceļu neizvēlas, viņa ir upuris. Lai runātu par emancipāciju, būtu jāmaina sabiedriskā kārtība un jānovērš tādas situācijas, kas sievieti pārvērš par upuri. Bet no šodienas skatu punkta mēs lugu tomēr varam ierakstīt emancipācijas stāstā. Tam piekrīt arī Eva Eglāja Kristsone. Diezgan acīm redzam, tomēr tas ir par sieviešu tiesībām. Piedod, Aspazija. Jā, mēs paliksim pie savām domām. Bet es domāju, ka šodien Aspazija arī... Domāju, ka viņi šodien jau skatītos citādāk, paskatoties, kā tas kopumā iedarinās visā tajā ainā, ka tomēr tas ir ļoti, ļoti būtisks solis arī šajā sieviešu tiesību jomā, pat varbūt nedomājot par to, kad rakstīja, bet tā tas ir, jā.
19. gadsimta otrajā pusē radušās vērsmas uzņems jaunus apgriezienus 20. gadsimtā, un cīņa par sieviešu iespējām izglītībā, rakstniecībā, politikā un citās jomās turpināsies arī vēlāk. Sufražistes Lielbritānijā turpinās savu aktīvo cīņu, kam sekos arī traģiski notikumi. Piemēram, viena no aktīvākajām sufražistēm, Emīlija Deivisone, ies bojā 1913. gadā zirgu skriešanā sacensībās karaļa Džordža V zirgam, mēģinot pielikt par sieviešu vēlēšanu tiesībām aģitējošu plakātu. Viņu samīdīs līdz nāvei. Vēl būs angļu rakstnieces Virģīnijas Vulfas eseja Sava istaba 1929. gadā, kas atkal runās par sieviešu telpu literatūrā, un pēc sufražisma sekos vēl citi feminisma viļņi. Bet šodien par Minnas Freimanes un Aspazijas ieguldījumu sieviešu radītajā literatūrā sarunājos ar Zitu Kārklu un Evu Eglāju Kristsoni, kurām saku paldies, un no jums atvadāmies līdz nākamajam raidījumam. Grāmatai pa pēdām padomdevēji ir Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ar jums kopā bija Mariona Baltkalne, par skaņu raidījumam rūpējās Nora Mitspapa, producente Santa Lauga. Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.